58% Latvijas iedzīvotāji dzīvo pārapdzīvotos mājokļos, un tas ir 3 reizes vairāk nekā vidēji Eiropas Savienībā. Vēl par kvantitāti spriežot, ir noteikts rādītājs vidējā mājokļa platība uz vienu iedzīvotāju, un Latvijā tā ir apmēram 28 kvadrātmetru uz vienu iedzīvotāju, bet vidēji Eiropā tie ir ap 40 un Skandināvijas valstīs 53 kvadrātmetri. Tikai 10% no visa kopējā dzīvojamā fonda ir jaunāk par 20 gadiem. Diezgan izteikti mainās mājokļu nozīme cilvēku dzīvē. Tiek pieprasīts liels skaits pavisam nelielu mājokļu, kurā atkal cilvēki pavada daudz laika, jo ar vienu palielinās šī tendence, ka mājokļi arī strādā. Dzīvokļi vai dzīvokļu platības samazinās un samazināsies visā Eiropā. Ļoti priecēs kādējais rezultāts, kas atbilst manam modelim, kā es gribētu dzīvot. Ja 44% izvērto dzīvot 2 līdz 3 stāvu augstā daudzstāvu mājā. Tāpēc nesauksim par daudzstāvu, tomēr, man liekas, tā jau mūsdienās 2 līdz 3 ir mazstāvu. Ja? Un tas ir tas modelis, kas zinām mērā ir, teiksim, teikā. Ja? Tie 4-6 dzīvokļi uz māju, kur ir kopīgs dārs, līdz ar to ir kaut kāda mazā tā sociālā dzīve, ir tomēr relatīvi kompakta plānojuma struktūra, kas dod iespēju sabiedriskam transportam darboties, ja arī komunikācijas ir relatīvi lētāks nekā pret to saurupu māju. Es domāju, tas sapnis par to privātu māju, kur te gribētu 60% dzīvot, ja? Tas ir tas latviešu sapnis pēc savu kaktiņu, savu stūrīti. Es domāju, tas savs kaktiņš, savs stūrītis ļoti labi arī tādā teiks modeļi varētu principā attīstīties. Mēs nevarēsim runāt par kvalitatīvu mājokli, ja mēs nerunājam par esošā dzīvojamā fonda renovāciju. Un vēl viena labā ziņa ir tā, ka viņas ir salīdzinoši lēti un vienkārši renovējamas vai rekonstruējamas ar ļoti labu kvalitāti. To ir iespējams uztaisīt, un šīs izmaksas nav mērāmas daudzos simtos latu, bet ir starp 120 un 180 apmēram uz kvadrātmetru apkurināmās platības. Pirmkārt, mājokļu kvalitātes lielākā mērā noteiks tas, cik mēs paši apzināsimies sevi par šo mājokļu īpašniekiem, cik mēs apzināsimies arī to, cik mums ir jāsadarbojas ar līdzīgiem īpašniekiem, lai šo kopējo vidi uzlabotu.